Lode ir baigi labā figūra, jo viņai ir tikai viens mērījums, ja, pa lielam, kas var būt, un tas ir rādījus. Tas ir vienīgais, kas tajā lodē ir. Ja konusam bija rādījus, augstums un veidole, lodē ir tikai rādījus. Tas nozīmē, ka mēs visu būtu jāvaram izreikināt, izmantojot tikai vienīgi lodes rādījus. To var atrast arī formula lapā šeit, un tāda ir šis te lodes virsmas laukums. Ja visa tā virsma, kas ir lodē, būtu 4 pi r kvadrātā, ja, laukums virsmas, un tad tilpums lodē būtu 4/3 pi r kubā. Šādi tātad, ja mums būtu lode ar rādījusu, piemēram, 6, virsmas laukums būtu 4 pi reiz 6 kvadrātā, kas būtu 4 pi reiz 36, kas būtu 144 pi. Un tad tilpums būtu 4/3 pi reiz 6 kubā, kas būtu 4/3 reiz pi reiz 216. Un ja mēs to saīsinām ar 3, mēs dabūjam 72, un 72 reiz 4 ir 188 pi. Komentārā ieraksti, cik sanāktu lodes virsmas laukums un tilpums, ja rādījus lodē būtu 9. Un uzdevums ir atrasināts.